Labdien! Paldies, ka skatāties šo video. Šis ir Elvis Freimantāls, galvenais izstrādātājs un programmētājs priekš Karaļa Jēkaba Bībeles aplikācijas ar segvārdu Ebenīzers, kas ir speciāli būvēta no sākuma līdz tagadējai stadijai, pilnīgi izstrādāta priekš Karaļa Jēkaba Bībeles tulkojuma latviešu valodā. Šī aplikācija ir taisīta ilgāk kā 2 gadus, un viņa satur Franka Freimantāla Karaļa Jēkaba Bībeles tulkojumu, kas arī ir vairākus gadus jau veidots. Tulkojums ir vārds pa vārdam un tulkots no Karaļa Jēkaba Bībeles. Un šī aplikācija jums nodemonstrēs, cik gan tulkojums ir patiess un vai viņš ir uzticams. Šeit jūs varēsiet piespiest un lasīt tulkojumu blakām oriģinālam. Jūs varēsiet salīdzināt vārdus, jūs varēsiet meklēt vārdus, jūs varēsiet salīdzināt pantus un redzēt, ka tulkojums ir uzticams. Es ceru, ka jūs izbaudīsiet šo aplikāciju un tulkojumu jau drīzumā. Ja jūs vēlaties uzzināt vairāk par aplikāciju, jūs varat paskatīties vienu citu video, ko es uztaisīju tikko. Un, protams, viņš ir angļu valodā, bet viņš jums parādīs šo to, ko jūs šeit uz ekrāna redzat un kas tur vispār notiek. Šajā īsajā video es vēlējos parādīt, ka Karaļa Jēkaba Bībeles tulkojums ir pašlaik gatavs, viņš tiek taisīts un pārskatīts un pārbaudīts. Aplikācija arī tiek pārskatīta un pārbaudīta un labota un uzlabota, un kad būs gatava, tad tiks palaista pilnīgi pa brīvu internetā priekš jebkura cilvēka, lai jūs varētu baudīt mājās Karaļa Jēkaba Bībeli tādu, kādu viņa ir paredzēta taisno jūsu datorā. Vai arī jūs vēlāk viņu varēsiet izprintēt. Skatāmies, piemēram, ja jūs gribētu meklēt rakstus, jūs varētu uzspiest šeit un meklēt, piemēram, vārdu ūdens. Mēs iespiežam šo podziņu, kas atbalsta tulkojumu uzreiz, un rakstam U-D. Mēs varam redzēt, vārds ūdens ir dažādos izlocījumos atrodams šajā tulkojumā. Mēs ņemsim vienkārši ūdeni un meklēsim. Un mēs atrodam šeit meklēšanas rezultātos. Es patiešām iegremdēju jūs ar ūdeni. I indeed baptize you with water. Un mēs redzam, vārds ūdens ir atrasts 303 reizes, 30 panktos, 23 nodaļās, 12 grāmatās. Ja jūs gribat piemeklēt vēl vienu kritēriju meklēt, jūs varat rakstīt vārdu gars. Mēs meklējam, un mēs redzam, ka vārdi ūdens un gars kopā atrodami 117 reizes 105 pantos, bet, ja mēs gribam redzēt konkrēti, kur ūdens un gars atrodas vienā un tajā pašā pantā, mēs piespiežam šo pogu un spiežam meklēt, un mēs redzam, ka ūdens un gars šādā izlocījumā ir atrodami tik reizes. Ja mēs gribam atrast ūdens un visu viņa izlocījumus, mēs pievienojam šo simbolu, meklējam, un mēs atrodam jau vairāk meklēšanas rezultātus, kur ūdens dažādos izlocījumos ir atrodams ar vārdu gars. Mēs arī varam meklēt frāzes, un mēs arī varam meklēt visādas citas lietas, kuras es pašlaik jums nenodemonstrēšu, jo jums vienkārši ir jāgaida pacietīgi un jālūdz Dievs, lai Ebenīzers tiek piegādāts pie jums, kad tas ir gatavs tādam, kādam tam jābūt. Paldies par uzmanību, lai Dievs jūs bagātīgi svētī, un es ceru, ka jūs būsiet priecīgi jau drīzumā saņemt šo dāvanu pilnīgi par brīvu. Paldies! Visu labu! Pēc tam, brāļi un māsas, es, Pauls, paziņoju priekš jums to gospeli, labo ziņu,
kuru es sludināju priekš jums, labo ziņu, kuru arī jūs esat uzņēmuši, un kurā iekšā jūs stāvat, pateicoties kurai arī jūs esat glābti. Kopš jūs paturat atmiņā to, ko es sludināju uz jums. Ja vien jūs esat ticējuši pa tukšo, tas ir veltīgi. Jo es piegādāju priekš jums, pirms visa cita, to gospeli, kuru es pats arī esmu saņēmis. Kā tad Kristus nomira par mūsu grēkiem? Izlejot savas dārgpilnās asinis, attiecīgi pēc tiem rakstiem, un ka viņš bija apglabāts, un ka viņš cēlās no jauna augšā tajā 3. dienā, attiecīgi pēc rakstiem. Jēzu, kuru Dievs ir licis uz priekšu, lai viņš ir tāds aizmierinājums caur ticību iekš viņa asinīm, lai paziņotu viņa taisnīgumu priekš tās grēku atņemšanas izdarīto grēku, kas ir izdarīti pagātnē, caur to Dieva atturību.